mēs šovakar esam pie snēpelniekiem, bet mēs par tiem snēpelniekiem teiksim tā, viņi laikam neko neslimo, nu kaut kāds šausmas, nav ko darīt. Viņi slimo, kamēr doktorāts nav atpaļsīt. Viņi laikam dikti bagāti. Viņi ciešās. Bet šovakar jau ir iespējas nākt ārstēt. Jā. Pret ko tad te var dabūt Kristofota? Šovakar tā kā līgo vakars tos, tad mēs ārstējam acu gaišumu, impotenci, gribas spēku, mierakmeņus arī, jā, mēs visu varam izdzīt, iedzīt un nodzīt un uzdzīt, kā tik jums vajag, kā tik jūs paši sakat. Un galvenais pēc Jāņiem zāles, lai galva nesāp. Jā, un vēderas ārstējam, pēc Jāņiem nevienam nesāpēs ne vēderi, bet izmantojot piedāvājumu šovakar. Rīt mēs jau būsim no Reku uz Pelču pusi, jau mēs jau braucam, ja? Šašliku varēs ēst droši, un ja gadījumā kādam ir mīzala nesaturēšana, to mēs arī ārstējam. Pirms nosālī, kā? Sieva ir klāt. Mēs esam iemācījušies pareizi mēslus sasiet, tā lai neturās tikai vienā vietā, bet divās vietās. Par to mums jāpateicās mūsu snēpelniekam. Un cilpā pirmā. Un ar cilpām. Tas jau Jānis, tāpēc viņš būtu izsīvēt. Tieši tā. Protams, mēs Jāņos slotas cienam no visdažādākajiem materiāliem. Kur tad tu biji visu laiku? Tad jau tev tas reimatis uz piemetiet. Cilvēks no laiku sabrauc sakurēs. Jā, tad jau... Jūs esat slaveni, saka. Jā, mēs jau reti atbraucam, reti nākam. Mums jau tā nevar tā sādāt. Jūs reti ir slotas. Jā, kur ir tā mūsējā, jā? Grūti laiki jau pienākuši, tad jau vai to lidošanas licences. Tāpēc mēs pa divām uz vienu. Jā, kas tur viens ir pilots, otrs ir kopilots. Un ko policists par to saka? Mēs jau augstāk, tā grūtāk jau pacelties. Un galvenais skaidrā, tie visi mūsējiem. Kur tad tas zālīs? Snēpels pļavās. Vienīgais mums ozols ar pietrūka. Tā tad neķi daudz, jā. Kāds zāles tad ir jāpīt vai ne? Tev te tāds priekšraksts ir, ja? Jā. Jasmīns bija viediem sapņiem, asiņzāle veselībai, pīlādzis pret ļaunu aci, ozols spēkam veselībai, raspodiņš dvēseles skaidrībai, madara skaistumam, meitas jau diktās madaras izmantot. Tātad mīļās meitenes, kurām? Polka. Mums dejosim polku. Vēlāk dejosim. Kā tad tirgojas? Labi, visu dienu šodien tirgojamies. Te kāds mums izsaucas lielas zemenes? Lielas skaistas zemenes. Mālačīs esat. Un ogas ir skaistas un Vandrs, tu vari strādāt skolu? Apsakām mīļi, ja? Dūši, kas tas ir? Apelīce, pukrēt, vēlīte. Un pēc kartev? Ja? Tu esi apmierināta? Tev ir ļoti skaists nāviens, kartev vīna. Skaļāk patāk. Paldies, Āmāt, mēs malācis. Te ir 3 veidu sieri. Tad stāsti lūdzu. Bija pikantais siers, vairāk nav. Ķimeņas siers, vairāk nav. Jāņu siers, viens ritulis, vairākais ar dillēm.
Un maizīte. Un maizīte ir pašas cepta sauc kā maize. Nu, mīļie, rīt uz galda jābūt ir siera un maizīte arī. Tātad lūdzu, nākat uz. Lai slava darītājam. Andrīšam aplausi! Vai tu pats apsmi? Es reķers. Labrīt, vīras no veikala. Kā tad ir vienetī ēdas? Ir garšīgs. Jā, tiks pēc Silvacīt tāds pastāst, kas te notiek? Ar ko jūs piedāvājiet? Pirms svētkos. Ko mēs piedāvājam? Rosoliņus, rausīši, desiņu, suliņu, kafīdēļu, maizīti. Viss pašu gatavots. Viss pašu gatavots. Maizīti veikalā bija. Paldies, lai jums daudz ēst. Visatraktīvākais bija no viņa. Bet viņam bija sportiskam jābūt. Es gribēšu redzēt mīļās sievas, mammas un draudzenes, kā viņi nāk rītā pacels glāzi. Šitā droši vien. Galvenais jau nav uzvarēt, galvenais mācēt lekt. Un tās mammas jau nemaz nemāk tā lekt kā bērni. Kur uzvarējuši rokas augšā? Nodrošināja pret tiem burvjiem. Jā, saliku jau pīlāģzarus, daļus un visādus astus priekšmetus. Vai, mīļā, es iespraudu izskatiņu savā lopu laidarā, lai ragonu nosagrieza ātrajās Pirkslotes vajadzīgas, kāpērties un tā.